Mani sauc Ēriks Niedra, un mūsu raidījumā par cilvēkiem, notikumiem, vidi, par patēriņu precēm, modi un mūziku, par visu to, kas ietekmēs mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. 15. sērija, 1985. 86. gads. Alkohols no 2 dienā, konference Jūrmala Čatokva, Dainis Ivāns un Artūrs Snips, Čiekurkalna Tirdziņš, Igo uzvar ar Paula dziesmu. Studijas viesi Māris Gailis un Gunārs Dortāns. 85. gadā tiek pieņemts Latvijas Komunistiskās partijas centrālkomitejas un ministru padomes lēmums numur 500 par metro celtniecību Rīgā. Sabiedriskais transports ir pārblīvēts, arī satiksmes sastrēgumi kļuvuši par ikdienu, un pirmajai līnijai jāsavieno Zasulauks ar Vefu. 9 km 600 metrus garajā posmā ieplānotas 8 stacijas. Vai jūs varat iedomāties, kādā solīdā visavienības mēroga konkursā uzvarējuši šie jaunie rīdzinieki? Rīgas metro staciju projektēšanā. Rīdznieku skaits tuvojas 1 miljonam un bez metro vairs neiztikt. Metro celtniekiem, kas šeit ieradīsies, pilsētas saimnieki jau rezervējuši 200 vietas kopmītnēs un 150 dzīvokļus mazģibeņu tipa daudzstāvenēs. Daži no parkiem tiks pārvērsti metro stacijās un, protams, tiks nojauktas vēsturiski anahroniskās ēkas. Bet gaišā nākotne, un visi to saprot, prasa upurus. Vēlāk gan tieši celtnieku iespējamais desants izraisa plašas protesta akcijas, un metro paliek neizbūvēts. 1985. gada 6. jūlijā maršruta Ogre-Rīga elektrovilciena numur 1293 mašīnists Jevgeņijs Naļetovs raida trauksmes signālus milicijas pārstāvjiem. Pusauģi demolē vagonus. Postītāji tiek saņemti ciet, bet par vainīgajiem, protams, tiek atzīti grupas Pērkonas mūziķi, jo tieši pēc viņu koncertu Ogres estrādē sācies šis vandālisma akts. Viena alga, kas tev priekšā, draugu pulks vai zvēru bars. Masu propaganda pastrādā krietni, un tiesību sargājošo instanču bardzību iedzīvotāji uzņem ar sapratni pret vandaļiem un valsts īpašuma bojātājiem ar visu likuma spēku. Raimonda Ploriņa Edvīna dēla, dzimuša 1966. gada 8. decembrī, galīgo sodu noteikti atņemšanu uz 3 gadiem, sodu izciešot pastiprināt režīmu lamošanas darbu kolonijā. Savukārt kultūras ministrijas un kompartijas funkcionāri priekā berzē rokas. Kulakovs un viņa garmatainā komanda šiem vīriem allaž bijusi kā skabarga pēcpusē, bet Ogres negadījums tagad ieliek viņu rokās visus trumpjus. Nevajag ne analizēt, ne pierādīt. Viss svītra pāri, aizliegt. 85. gada 7. maijā tiek pieņemts PSRS ministru padomes lēmums numur 410 par pasākumiem žūpības un alkoholismu novēršanā, kandžas tecināšanas izskaušanā. Šis ir viens no pirmajiem jaunā un aktīvā komunistu līdera Mihaila Gorbačova radikālajiem soļiem. Alkoholisms ir problēma, tauta to saprot, uzņem atzinīgi un kaut ar sakostiem zobiem tomēr iesaistās pretalkohola kustībā. Pēc PSKP centrālās komitejas 17. maija lēmumu par žūpības un alkoholismu novēršanas pasākumiem pārmaiņas notiek ik brīdi. Daudzas kafejnīcas no vāji maskētiem krodziņiem pārvēršas par omulīgām uzkostuvēm, kur patiešām var dabūt kafiju un atspirdzinājumus. Dažvietas sulu automāti un pašu sulu daudzums var pārsteigt. Par piena lāsīti pārvērtusies viena no bēdīgi slavenajām sviestmaizītēm, kā sauca šīs arhaiskās 100 gramu ieraušanas iestādes. Bet klienti pēc inerces nāk vēl tie paši vecie. Nu nē, piena lāsīti viņiem nevajag. Viņiem vajag sviestmaizīti. Šīs pārmaiņas vien radījušas to, ka 2 pirmajos mēnešos kopš lēmuma pieņemšanas Republikā palicis neizdzerts 1 780 000 pudeļu degvīnu. Kā gribētos teikt, šie ir pēdējie dzērāji.
Latvijā, kā jau klimatiski nelabvēlīgā zemē, cilvēki lieto stipros dzērienus. Turklāt alkohols ir līdzeklis, lai noreiptu, nevis lai uzlabotu apetīti vai izceltu ēdienu garšas īpašības. Vislabākais ir šņabis, to parasti ņem polšu uz diviem, kas vēlāk, protams, izrādās par maz. No vīniem labi ir tikai stiprinātie Ogdam, Soncedar un portvīns ar numuru 72. Aliņus, ar aliņiem nākamajā dienā lāpa paģiras. 85. gadā pēc specbufešu un specapgādes veikalu likvidācijas, kuros iepērkas komunistiskās partijas un ministriju funkcionāri, veikalos kā no zila gaisa parādās Teachers viskijs un franču konjaki Martel un Camī. Tie maksā no 20 līdz 50 rubļiem un vitrīnās parasti stāv neskarti. Kurš vājprātīgais ies izdot tādu naudu par vienu trauku? Tur jau vai cik šņābji sanāk. Pēc jaunā lēmuma vienam pircējam drīkst pārdot vienu stiprā, šņābis konjaks vai divas nestiprā, vīnas šampanietes, dzēriena pudeles. Kāzu un bēru gadījumos mielastu organizētājiem tiek izsniegti speciāli taloni, kurus atprečot iespējams specializētā veikalā, tur Pārdaugavā aiz Oktobra tilta. Tā ir vienīgā un retā reize, kad grādīgos var iepirkt kastēm. Kafejnīcās un bāros grādīgais gluži kā veikalos pieejams tikai no 2 dienām. Vienam apmeklētājam 100 stiprā vai 200 gramus vājā alkohola. Turklāt obligāti jāņem klāt arī uzkoda. Pīrādziņš, maizīte ar ķilavu vai kaut kas tikpat lēts. Ja vēlaties papildu porciju, ne jau maizītei, dzērienam, protams, tad jāmāk sarunāt ar oficiantu, un tas maksās mazliet vairāk. Dzer arī darba vietās. Tas aizliegts, bet jubilejas taču jāatzīmē. Vienīgais pudeles uz galda vairs neparādās, un alkohols maskēšanās nolūkos tiek pildīts tējkannās vai termosos. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. Kopš Lietuvas galvaspilsētā Viļņā atklāts operas teātris, par katra Latvijas iedzīvotāju uzdevumu kļuvis iepazīties ar ēkas arhitektoniskajiem brīnumiem un vareno lustru. Kultūras brauciena autobusos uz Viļņas teātriem kļuvuši par iecienītu un regulāru nodarbi. Viļņas, Kauņas vai Paņevēžas teātru izrādes ir tikai iemesls kolektīvai izklaidei. Faktiski tās ir ekskursijas, izbraukumi ar cēlu skanošiem nosaukumiem. Teātra zālē sinhronā tulkojuma bieži vien nav. Lietuviešu valoda zina labi ja 1 no 1000, tāpēc uz baņoņa un budraišu spēlu uz skatuves cilvēki no Latvijas skatās kā krāšņām bildītēm ārzemju žurnālā. Saprast neko nevar, bet labi izskatās. Saskaņā ar jaunāko modi matiem vienā galvas pusē jābūt gariem, bet otrā īsiem. Lai tomēr būtu kāds līdzsvars tajā pusē, kur īsie mati sievietēm parādās lieli nokareni auskari. Tā kā tie ir tik smagi, kā ar parastajiem klipšiem vairs neiztikt, sākas caurumu duršanas bums. Šajā laikā pirmoreiz auskari ausīs parādās arī vīriešiem. Visaktuālākās modes tendences vērojams jauniešu diskotēkās un atpūtas vakaros. Īstajiem diskopuikām vienu ausi grezno ūdens pilei līdzīgs auskars. Arī meitenēm frizūru atsegtajās ausīs sudraba mantiņas, kas maksā apmēram 30 rubļus. Var iekļaut pusi auss, var šūpoties ķēdīties līdz plecam. Supermeitenes izvēlas melnas tīkliņzeķes, virs tām uzvalkot rakstainas getras un pēdas ieauj zeltītos zābaciņos vai brokāta čībiņās. Augšdaļā kokvilnas krekliņi vai plānas volāniem kruzļotas blūzes. 1985. gadā Maskavā notiek 12. vispasaules jaunatnes un studentu festivāls. Latvijas artava tajā visspilgtāk izpaužas ar plašo dalību kultūras programmā. Gorkija parkā katra republika būvē savu paviljonu, un Latvijas celtnē saimnieko jaunie mākslinieki. Notiek pašdarbības kolektīvu un estrādes ansambļu priekšnesumi, bet vakaros diskotēkas. Paviljona uzdevums ir sniegt koncentrētu ieskatu Latvijas dzīvē. Te vērojami jauno mākslinieku darbi, te piedāvā nacionālos ēdienus un dzērienus. Te uzstājas tautas deju ansambļi, bet uz mazās paviljona estrādītes arī grupas.
Eolika, Sīpoli un diskotēka Mobile. Komerces centrāla komiteja man, strādājošam kokapstādes nozarē, piedāvāja kļūt par direktoru izstādes paviljonam Maskavā, Gorkī parkā, lai parādītu mūsu jauno mākslinieku darbus. Protams, ka bija ārkārtīgi stingri ideoloģiska kontrola un iedomājieties, kas notika, kad šī Padomju Savienības kultūras ministrijas ierēģu komisija ieraudzīja Dats lielās bildi, kas bija viena no tām panno bildēm, interjeru bildēm paviljonā, un tur bija meitenes pirtī. Neapšaubām smieklīgi, jo pirtī neiet ar drēbēm. Un tomēr piespieda ar gošu tiesa apģērbt to vienu meiteni, kurai bija nedaudz skrūts profils redzams, kaut kā tādu šifonu šālu, Dats smiedamās uzgleznoja. Bija pat tā, ka atbrauca pats ideoloģijas sekretārs Antolijs Gorbunovs, un pirmo reizi ar viņu iepazinos. Un tad viņš teica, viņš teica, galvenais, lai viss notiek, un vajag tur pietušēt, un varbūt tos krūmus pieaudzēt klāt, un lapas tur lielākas, lai kāds plikums tur neredz. Protams, ka gribējās visiem arī nedaudz izaicināt to situāciju, kā jau parasts, bet līdzekļi bija, mēs bijām prezentācijas sarūpējuši visādas tur konjakus un viskijus, konjakus, balzāmus un liķieres, ko mūsu Latvijas produkcija, ko piedāvāja. Konfekts un visādas tādas deficītās spēc lietas, ko laikam vienreiz vispār nebija redzējis. Un trakums bija tāds, ka tieši tādā gadā iesākās Gorbačova inspirētais saucais likums, un praktiski mums no visu tālus mums nepalika. Mums nācās kādu nieka alkoholu, teiksim, tur meklēt pa Maskavu ar milzu grūtībām. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. Tieši jaunatnes festivāla laikā savu līdz šim lielāko auditoriju piedzīvo ansamblis Eolika. Tie ir 25 000 cilvēki. Tieši 85. gads ir Eolikas kulminācijas un vienlaicīgi norieta gads, jo rudenī ansambli pamet vienu no dziedātājām, Olga Rajecka, lai pārietu pie Imanta Kalniņa uz Turaidas rozi. Eolika ir pirmais profesionālais vokāla instrumentālais ansamblis Latvijā, kas dibināts 66. gadā. Jau no pirmsākumiem to vada Boris Rezņiks, ar spēcīgu komerciālo ožu apveltīts vadītājs, kas vēlas un prot izdabāt publikai. 80. gadu Eoliku pamatot dēvē par latviešu abu. Tas, pateicoties vokālajam kvartetam Ilonai Stepānovai, Olgai Rajeckai, Viktoram Burakovam un Dainim Dobelniekam, kuri iedīdīti skatuves kustībās un koncertos ne tikai dzied, bet arī rāda priekšnesumu. Programmas grāvēji ir Tava atnākšana, Tu smējies sapnī, Zemeņu lauks, Pasaule pasaulīt un, protams, Raimonda Paula vecās dziesmas vienotā popūrijā. – 86. gada 26. aprīlī eksplodē Černobiļas atomelektrostacijas 4. bloks. Pārbaudas darba laikā elektrostacijas darbinieki atslēdz ārkārtas drošības sistēmu, pēc kā sākas nevadāma ķēdes reakcija. Sprādziens iznīcina bloka jumtu un gaisā tiek izsviestas 8 tonnas radioaktīvo vielu. Padomju iestādes par atgadījumu klusē līdz brīdim, kad Zviedru mēraparāti uzrāda paaugstinātu radiāciju. Avārijas seku likvidēšanai vispirms tiek mobilizēti celtnieki un ārsti, arī no Latvijas. Cilvēkiem, kurus nosūta uz darbiem Černobiļā, sniedz, ja vispār sniedz, ļoti skopus paskaidrojumus. Jābrauc un viss. Mobilizētie strādā augstas radiācijas apstākļos, sākumā to pat nenojauzdami. Tie, kur laikus uzzina, ka pienākusī pavēsti nozīmē iespējamu veselības sagraušanu, cenšas no šī dienesta izvairīties, bet pie darba vai mājām viņas sagaida īpašas vienības, sagūsta, ieliek mašīnās un tā vai tā nosūta uz Pripetes apkārtni. Apciemojot radiniekus Latgales pusē, Dainis Ivāns kļūst par aculiecinieku tam,
kā buldozeru ielenkumā visi mirušie no Marfas kapsētas tiek pārvietot uz spruktiem. Top Daugavpils Hess. Vēlāk, aicinot talkā Artūru Snipu, 1986. gada 17. oktobrī laikrakstā Literatūra un māksla parādās raksts par Daugavas likteni domājot. Process ir sācies un vairs nav apturams. Agrāk par tādiem jokiem spundētu lopu vagonā un sūtītu uz Sibīriju kokus gāzt. Tagad padomju vara ieklausās tautas balsī, partijas un valdības plānus ne tikai drīkst, bet pat vajag kritizēt. Rezultātā Daugavpils Hessu tā arī neuzceļ, bet Dainis Ivāns, pateicoties tieši šai akcijai, tautas acīs kļūst par tribūnu un kalnā vedēju, par godīgu, patiesu un sirds skaidru cilvēku, kuram var uzticēties un uzticēt. Katru sestdienu un svētdienu Čiekurkalnā darbojas sīkumtirgus, tautā saukts par čikuriļņiku vai čierīti. Katram, kas saņēmis izziņu finansu orgānos un nomaksājis visus nodokļus, te atļauts tirgot visu, kas vien ienāk prātā. Visbiežāk tomēr pašražotus niekus. Pēc oficiālajiem datiem šeit dienā tirgo līdz 400 cilvēkiem, bet apmeklētāji ir krietni vien vairāk, 100, pat 200 reižu vairāk. Aha, ir jau kas zeļ, jo Čiekurkalna tirgū labi smeļ. Kā tik te nav? No 3-rublīgām Auroras zeķiem, kas te uzspiežot virsū puķi pārvēršas 9-rublīgā mākslas darbā, līdz pat svētajām vakarēdienām masu tirāžā. Zelta zivtiņi te izpilda ikvienu vēlēšanos. Čierītī var nopirkt to, ko nevar dabūt veikalos. Džinsu banānenes, kleitas, blūzes, auskarus. Gandrīz katrs sev cienošs mairažotājs piešuja saviem izstrādājumiem kādu pasaules slavenu firmas zīmi, kuras pavisam oficiāli ruļļiem vien pārdod valsts veikalos. Kas zina, kā īsti rodas iedvesma? Šajā pilsētā tā dzimst no nejaušības, no vēja spēlēm, no viļņu sarunām, no akmens mūzikas. Tā dzimst no priecīgas saviļņojuma svētku priekšvakarā. Šajā pilsētā, Rīgā. Arī tu esi gaidīts Rīgas 800 gadas svētkos. Gaidīts, lai iedvesmotos. Mums tepat blakus ir lietas, kuru pastāvēšanai mēs ikdienā nepievēršam uzmanību. Gaiss, zeme, ūdens, uguns, telefons. Mūsdienās telefona līnijas caurstrāvo visu, kas notiek pasaulē. Darbus un atpūtu, rūkus un priekus, visu, kas notiek ar mums. Esam tuvāk. Lattelekom. Rīgas 700 gadē viens no lielākajiem brīnumiem bija kustīgās bildes. 100 gadu laikā kino no atrakcijas ir kļuvis par mākslu. Un jums būs unikāla iespēja no 5. maija līdz 16. augustam katru vakaru pavadīt kinoteātrī Rīga. Bergmana, Fellini, Tarkovska, Fassbindera, Vaidas, Streiča un daudz citu interesantu un talantīgu cilvēku sabiedrībā. Veikalos parādās smaržīgie un krāsainie gailīši, pelītes, pīlēni un sivēni ar pīkstuli apakšgalā un par rubli gabalā. Dobeles rūpnīcā ražotās plastikāta rotaļlietas. To ražošanai iegādātas speciālas itāļu iekārtas, un tāpēc šie izstrādājumi ir tikpat labi kā deficītās importa mantiņas. Kaut arī parasti jaunās rotaļlietas tiek pirktas bērniem, bieži vien tās iegādājas tikai tāpēc, ka šie zvēriņi ir neparasti pievilcīgi. Dažs labs pat sāk veidot kolekcijas, kuras gan nevar būt īpaši lielas, jo dobelniekiem ir tikai 16 dažādas mantiņu formas. Bērniem svarīgāks kas cits. Jaunās rotaļlietas var aizmirst saulītē, mērcēt lietū, krāsa tās nezaudē gadiem. Arī nesadrūp, kā piemēram vecie no baltās gumijas taisītie zaķi un eži. Jaunieši apvienojas ne tikai komjaunatnes organizācijās, bet arī citās interešu grupās. Viņiem vajag ko savu, varenu, nebijušu un noteikti romantisku. Rīgas Kirova rajona komjaunatnes komitejas pirmais sekretārs Ziedonis Čevers
kļūst par tādu sabiedrisku krustēvu jauniešu iniciatīvai attīrīt un iekopt atpūtas vajadzībām nevienam nevajadzīgu pagrabu Vecrīgā, Krāmielā 4. Rīga ir vienīgā pilsēta Padomju Savienībā, kur neformālās jauniešu organizācijas netvārsta milicija, jo tās apvienojušās komjaunatnes paspārnē. Pielūžņot pagrabu Rīgā ir pietiekami daudz un neformāļi uzsāk kaut ko pavisam unikālu – masveidīgu to uzkopšanu. Ar varu nevienu nedzen, talkās piedalās 200-300, dažkārt pat 800 cilvēki. Pēc tam nekurinātojos pagrabos, jo siltumu, protams, ievilkt neviens neiedomājas, notiek tematiski vakari, diskotēkas, tādas vienkāršas kopā būšanas. Pasākumi ir diezgan skaļi, bet miermīlīgi. Te viss ir savējie. 86. gadā no 15. līdz 20. septembrim Dzintaru koncertzālē notiek konference, kurā Padomju Savienības un Amerikas Savienoto Valstu sabiedrības pārstāvji apmainās viedokļiem un diskutē par dažādiem jautājumiem. To dara arī skatītāji mājās pie televizora ekrāniem. Tā kā konferences rīkošanā iesaistās Čatokovas institūts no Amerikas, tā ieiet vēsturē ar nosaukumu Jūrmala Čatokva. Vakaros pēc diskusijām mūzikas gardēžiem iespējams baudīt patiešām izcilu džēza priekšnesumu. Šeit ieradusies pasaules līmeņa zvaigzne – saksofonists Grūvers Vašingtons. Glīti restaurētās senās automašīnas jau iepriekš ir priecējušas rīdznieku acis, bet par godu auto 100-gadēji Latvijas PSR auto amatieru klubs sarīko grandiozu salidojumu – Retro auto Rīga 86. Tik daudz ļaužu brīvdabas muzejā parasti ir tikai slavenajos gada tirgos. Šoreiz abrīnošanas objekti nebija ne pīti grozi, ne raibas segas, bet viņi – vecie autiņi. Atšķirībā no muzeja klētīm, rijām un pirtiņām, šīs reizes eksponāti ne tikai izkustējās no vietas, bet pat devās prom uz Rīgu un tālāk uz Jūrmalu. Piedalījās ap 120 seno automobīļu un motociklu apkalpes no Lietuvas, Igaunijas, Maskavas, Ļeņingradas, Minskas, Odesas un atsevišķas ekipāžas no Čehslovākijas, Polijas, Vācijas Demokrātiskās republikas un Somijas. Ja žīgulis jums bija, jūs elementāri varējāt iegūt savā īpašumā praktiski jebkuru seno spēkratu. Bet ar to vien prieki nebeidzās, jā. Šos automobīļus bija jāuztur, jāmēģina tiem atgriezt oriģinālo izskatu, jo nav noslēpums, liela daļa bija kapitāla pārbūvē. Mercedes kabrioletam vai BMW sporta kupējai pierīkoja kādu Volgas vai Zima jumtu. Protams, tālāk sekoja agregātu nomaiņa, elektrosistēmas un citu lietu nomaiņa, un bija visai grūti to visu dabūt atpakaļ. Bieži vien nācās izgatavot jaunas detaļas. Protams, Rīgā tad bija ļoti daudz rūpniecības uzņēmumu ar lielām tehniskām iespējām, un šeit atkal norēķina ekvivalents bija ļoti labs. Teiksim, pusstops, pa kuru varēja salīdzinoši viegli izrīkot un izkārtot gandrīz jebkuras detaļas izgatavošanu, ieskaitot arī galveniskos pārklājumus un tā tālāk. Sākoties šai klubu kustībai, apvienojot šos automobīļu īpašniekus, izglītojot zināmā mērā viņus un izskaidrojot šo automobīļu varbūt tādu tehniskas vēstības nozīmi, pamazām šie automobīļi pārvērtās jau par tādu kolekcionāru objektu. Vēl var piebilst to, ka tāds prestižs aukcions kā amerikāņu krūzes aukcions ir ierindojis mūsu muzeju 30 labāko pasaules muzeju topā. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 86. gadā no 25. līdz 29. jūnijam pēc Raimonda Paula, kurš tolaik jau kļūs par maestro iniciatīvas, norisinās Vissavienības jauno estrādes vokālistu konkurss Jūrmala 86. Katru vakaru, tas redzams televīzijā, tam ļoti aktīvi seko prese. Tāds vietējais Sopotas variants, profesionāli noorganizēts un lieliski pasniegts. Cilvēki salīdzina, vērtē paši, vārdu sakot, dzīvo konkursa gaisotnē.
Dziesmas pārsvarā ir garlaicīgas, izpildījums nepārliecinošs, un latviešu estrādes mākslinieks Rodrigo Fomins faktiski bez konkurences iegūst lielo balvu un Padomzemē ražotu krāsu televizoru, izpildot Raimonda Paula Kā senā dziesmā. Pēc Jūrmalas Fomins, līvu un remiks vokālists, kurš līdz šim bija jaunatnes simpātiju objekts, to piemīļots visās vecuma grupās. Tā bija raidījuma cikla 20. gadsimts postskriptum 15. sērija, 1985. 86. gads. Cilvēki, notikumi, vide, patēriņa preces, mode un mūzika. Viss, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. Nākamajā sērijā 1987. 88. gads. Gorbačovs Latvijā, žurnāls Avots, skaistuma konkurss Miss Rīga, Eduards Rozenštrauks, TV raidījums Labvakar. Visu labu un līdz nākamajai kopējo atmiņu reizei.